Žiru. Paspējām atkal ieņemt aizsardzības pozīciju, labi. Nu, jā, šeit nepaspēja neviens Edgaram palīdzēt. Sušinskis atslēp šajā Gaļinkals izcīņā mūsu vārtus, izmanto skaitlisko vairākumu. 5 vārti Sušinskim šo sezonu spēlējot pret Rīgas Dinamo. Vakar viņam neizdevās to izdarīt, nu šodien viņš guva vārtus. Kā izvirzās vadībā, skatāmies vēlreiz Žiru metiens, nu, gluži vienkārši skaitliskais vairākums, tāpēc arī palika viens pats Sušinskis. Tur mainījās pretspēlētāji mūsu abu uzbrucēji, Spruks un Ankipāns. Šo piespēli pārvērst metienā Dārziņš. Vārtu Stabiņš vai pārliknes glābs, kā. Jā, lielisks plaukstas metiens Laura Dārziņa izpildījumā. 1-1 tagad Marcels Hosār. Jā, nu ko, Marcel parādīja Vārds Gulgu. Dārziņu arī parādīja, Dārziņš viņš sakārtoja. Jā, 1-1. 1-1 Rīgas Dinamo izlīdzina rezultātu. Pirms tam Lauris Dārziņš trāpīja pa pārlikni. Mēs redzēsim gan jau atkārtojumā un sākas viss no jauna šajā spēlē. Skatāmies vēlreiz. Nu, tā jau ir, jā, Dārziņam būs piespēle. Dārziņam būs piespēle un Hosa, nu tāda niknu vienkārši ietriec to ripu vārtos. Nu, noteikti viens no labākajiem šodienas kā sastāvā. Ļoti tādā kaujinieciskā noskaņā. Ozoliņš tur rāda, lai piespēle un ripa ir vārtos. Un ko Sandis rādīja? Sandis parādīja, lai izdara piespēli uz priekšu, nevis viņam. Un tā arī tika izdarīts. Mārtiņš Karijā gūs savus otros vārtus šajā izslēgšanas turnīrā un izvirza Rīgas Dinamo vadībā 2-1. Jā, nu. Skaitlisko vairākumu rīdzinieki realizēja. Nē, tās puses ielidināja, skatāmies vēlreiz. Sandis žestikulē, ka Karī ir viens. Jā, un Miķelim būs piespēle un Karī izdarīja to, kas bija jāizdara. Miķelim rezultatīva piespēle. No 0-1. Vadībā esam 2-1. Neizdevās Laurim metiens. Tagad var pacīnīties. Piespēle un ripa vārtos! Lauris Dārziņš. Vēlreiz izmantojam skaitlisko vairākumu. Jā, nu nevelti mēs uzteicām Laura spēli pēdējā laikā. Tik tiešām, nu, kā spēle, tā rezultivitāte. Un galvenais, laba spēle, pats iet uz apvešanu. Pats met. Paldies vienam no līdzutējiem, kurš pamanīja. Ribins jau pēc vārtu gūma iegrūda Karī un par to dabūja. Nu, paldies par šādiem. Paldies par priekšāteikšanu. Nu, lieliski izspēlēts perfekti.